Latvijas radiokors kopā ar Liepājas simfonisko orķestri laikam nav sevišķi bieži uzstājies abu muzikālo vienību pastāvēšanas vēsturē. Man patiešām liels respekts pret Liepājas orķestri. Manuprāt, tā ir brīnišķīga vienība ar ļoti labu iekšēju psiholoģiju, ļoti labu auru. Un šī programma ir drusku tāda kā uzdrīkstēšanās, jo romantisko repertuāru, romantisko vokālu simfonisko repertuāru parasti atskaņo ar daudz lielākiem spēkiem. Šoreiz mēs mēģināsim ar tādu mazu kamerīgu sastāvu, 32 dziedātāji, plus tomēr pilns simfoniskā orķestra sastāvs, mēģināsim veidot skaņu vieglu un elpojošu, nedramatisku un tādu masīvu. Tāpēc arī programmas kontekstā ir Mocarta simfonija, tieši lai uzsvērtu 19. gadsimta mūzikas un klasicisma tādu laikmetu saspēli, un pa vidu tam visam arī Šuberts, kas faktiski ir tāda kā robeža saikne starp abiem laikmetiem. Kaut arī koncerta programma tiešā veidā nesasaucas ar lieldienu gaidīšanas periodu ciešanu laika mūziku. Tomēr visi šie darbi, gan Šumaņa, gan Šuberta, gan Brāmsa, gan beigās arī Mocarta simfonija, visi šie darbi uzdod lielos jautājumus. Neviens no viņiem nav, teiksim, tāds sadzīvisks un vienkārši priecāšanās par skaņu un kopspēli. Visur ir tāds filozofisks vispārinājums par dzīvi un tās dabu. Tāpēc domāju, ka koncerts šim laikam labi piestāvēs. Visi aicināti uz koncertiem Liepājā un Rīgā. Liepājā 15. aprīlī, Rīgā 16. aprīlī Lielajā Ģildē, 19:30. Mūzika patiešām ir brīnišķīga, un mēs darīsim visu, lai tā elpotu, dzīvotu un skanētu tik adekvāti tam, cik viņi ir ģeniāli uzrakstīti.